Labvakar! Šodien šajā video es vēlos pastāstīt par to, kā mēs varam izgatavot veselīgas un sabalansētas vakariņas. Šis video ir veltīts veselības skolai, un tāpēc es gribu sākt ar dažiem produktiem pastāstīt, kas tad ir vajadzīgs visu pirms veselībai. Vienalga, vai jūs esat jauns, vai jūs esat vidējos gados, vai jūs esat jau lielos gados. Vispirms es gribētu parunāt par šo produktu. Tas ir Pro Balance. Jo es pārstāvu uzņēmumu LR Health & Beauty System, un visu to, ko uzņēmums ražo, es lietoju arī savā saimniecībā. Un kāpēc es papildus lietoju šo Pro Balanci? Mēs nevaram vienmēr sabalansēt uzturu tā, lai mums pietiktu visi mikroelementi. Un lieta ir tāda, ka pārsvarā to, ko ēd cilvēki ikdienā, tas viss ir ļoti skāps, un organisms paliek skāps, un mēs to nemaz nejūtam. Bet kā var noteikt, vai mēs esam skābi vai sārmaini? Lūk, šādi vienkārši lakmus papīriņi man mājās stāv apmēram tā kā, patiesi es atradu informāciju, ka viens profesors Latvijas stāsta par to, ka Eiropā šie lakmus papīriņi stāv tāpat kā termometrs. Katrā mājā vajadzētu būt šādam lakmus papīriņam. Un šo lakmus papīriņu mēs noplēšam un mēram pēc galvenajām ēdienreizēm, kādā krāsā lakmus papīriņš nokrāsojās, urīnā mēs mēram. Šis ir urīna testers. Un normāli, lai organisms varētu funkcionēt, lai patiešām veselība būtu ļoti labā stāvoklī, mums vajadzētu būt šiem te zilganajiem toņiem. Šeit pat ir atzīmēts, kuri būtu ieteicamie. Ja? Tad pH līmenis no 6,8 līdz 7. Bet pārsvarā visiem, cik manā praksē ir bijis, un man pašai arī tā bija sākumā, kopš sāku strādāt šajā uzņēmumā, bija šeit šis te dzeltenais, un tas ir ļoti slikti. To mēs jūtam tikai pēc gadiem, kad sāk sāpēt muguras, kad sāka veidoties augsti asinsspiedieni un viss pārējās ķibeles, kādas jau nu vien var būt. Tāpēc vienmēr, lai ko jūs sāktu ārstēt, lai kādus medicīniskos līdzekļus pat jūs lietot, es iesaku ņemt šo Pro Balanci klāt. Jo viņa normalizēs jūsu organismu un līdz ar to viss, ko jūs darīsiet, ļoti labi iedarbosies. Šeit ir mikroelementi, magnijs, kalcijs, kālijs, un tie visi sabalansē ļoti jauki šo te uzturu. Un šovakar es gatavošu zupu 2 cilvēkiem. Un atkal pamatā, jo mēs gatavojam veģetāru uzturu, un kā sabalansēt, man visapkārt šeit ir augļi, dārzeņi, un šodien vakarā zupu es pagatavošu no šī te kokteļa vai figu aktīvu zupa. Ja? Zupa koncentrāts ar garšvielām, un šeit ir klāt kartupeļi. Un tas nozīmē, ka man vajadzēs 2 kausiņus, jo man būs 2 personām zupa šovakar. Ja? Tā, 1 kausiņš, un jo šī zupa tā kā iet uz beigām, es bēršu visu ārā. Ja? Un, lūk, kausiņš, tas ir 2 ēdamkarotes, uz bunčs ir rakstīts 58 grami. Ja? Nu, lūk, bet kas tad būtu, ja mēs vienkārši ņemtu, protams, var, ja nav visu šo dārzeņu, vienkārši šeit iebert zupu šeikerī, pieliet karstu ūdeni, viņu saskalināt, paturēt nedaudz, un tad viņu var dzert. Bet viņā, kā jūs redzat, tas ir koncentrāts kartupeļi, tur ir arī zaļumi, un tur ir visi vajadzīgie mikroelementi, arī cinks, selēns, pilnīgi viss vitamīni, ja? Tā kā saimniecis, tad, kad viņas liek klāt kaut kādas garšvielas, tad ļoti labi ir pielikt šādu. Un ko vēl es likšu, jo patīk, kad zupa ir kā zupa, protams, to visu varētu vārīt, bet vārot pazūd vērtība. Šeit man ir sarīvēts puravs, lieku klāt puravu zupai. Vēl es esmu jau sagatavojusi, šeit man ir pēdējie lociņi no dārza svaigie, sīpolu lociņi. Un man ļoti patīk, es esmu iecienījusi kabacis, kāds nu ir dārzā, veikala kabaci gan vajag mizot, bet šis ir no dārza, kabacīts ar visu mizu. Nu, tas ir pats labākais, kas vien var būt. Un šeit es esmu sarīvējusi kabaci ar burkāniem. Lūk, pielieku šo te. Jāskatās, cik viņš man būs bijis, tad, kad mēs pieliešu, jo man jau ir novārīts arī ūdens karstais.
Un redzat, ko man ļoti patīk stipri ēdieni, bet tā kā es lietoju veģetāru ēdienu, tad es ļoti daudz izmantoju garšvielas. Šeit man ir kurkums ir ļoti dzeltenīgs, šeit man ir ingvers nedaudz, un šeit man ir koriandrs. Un redzat, arī tā kā man ir daudz šeit dārzeņu, tad es paņēmu klāt vēl arī Himalaja sāli. Sāli es lietoju tikai Himalaja sāli, jo viņš satur visas vērtīgos vitamīnus un minerālu vielas. Parasto sāli faktiski pārtikā vairs nelietojam, jo viņš patiešām nogulstējās organismā, uzkrājās. Nu, lūk, un tagad es to visu ņemu sajaucu. Ko vēl es gribēju piebilst? Šodien es šajā gadījumā nelikšu, bet varbūt ir, piemēram, zupa jādod līdz kādam vīrietim, spēcīgāka darba darītājiem. Šeit, protams, ir arī visas taukvielas, cik vajag taukvielu, ja? Bet var pieliet šī ir, piemēram, lincēklu eļļa, teikarotīt lincēklu eļļas, var, piemēram, arī pielikt gīsviestu, viņš būs treknāks. Bet mans mērķis šobrīd ir tāda ļoti diētiska zupa. Nu, lūk, un šeit man ir šķidrums 2 personām, vienam zupas šķīvim 300 ml ūdens. Nu, lūk. Jā, man patīk bieza zupa, un tā kā ūdens ir vārošs, viņš jau arī šos dārzeņus nedaudz apvilks, un dārzeņi arī būs patīkami. Un dekorējam, kā jau man šeit mājās visur aug zaļumi, mēs dekorējam šo zupu skaisti ar zaļumiem vēl. Un pēc tam varēsim pasniegt galdā. Lūk. Zupa ir gatava man. Varbūt var pafilmēt, bet diezgan sarežģīti. Skaista zupa, izdekorēta ar dārzeņiem, ir arī kur zobam piesieties, un uzlikšu vāku, lai zupa nedaudz ievelkās. Un būs gatava jau ēšanai. Ko vēl es gribu pastāstīt par šo te uzturu? Šo uzturu es gatavoju tāpēc, kad 3 gadus atpakaļ man bija paaugstināts svars, kas nebija vairs normāls, un es izgāju šādu 3 mēnešu kursu ar kokteļiem, ar zupām. Klāt, protams, arī pusdienās gatavot var ēdienu, kartupeļus, kas nu patīk, bet faktiski 3 ēdienreiz, un šādu zupu es iesaku var ņemt līdz uz darbus arī, bet atsevišķi trauciņā un tikai vienkārši pārliet ar karstu ūdeni. Un, lūk, es ieguvu normālo svaru, kas 65 kg. Bet kāpēc es šobrīd atkal spēlējos ar šiem kokteļiem un atkal 3 mēnešu garumā es to darīšu? Tāpēc, kad organisms ar gadiem atkal piesārņojas, jo tas, kad es lietoju uzturu un skatos jau, ko es ēdu, tāpat, teiksim, svars ir normāls, ja, bet, ja sajūt kaut kādas citas lietas, ja, organisms ir jātīra. Un lūk, tad ko vēl par tīrīšanu? Pirms ēšanas vienmēr mēs lietojam, ir dažādas, nu šobrīd mēs lietojam ar medu. Tā ir alvejas gēls. Man arī šeit ir alveja, bet lai es no viņas iegūtu tik daudz gēlu, tik cik man vajag, ja, tas būs ļoti par maz. Un tāpēc 30 ml pirms ēšanas vienmēr mēs izdzeram alvejas gēlu. Ko dod alvejas gēls? Viņš ir pietiekoši bagāts ar visiem vitamīniem, mikroelementiem, ar visu to, ko viena daba var nodrošināt. Alveja, tas ir vienīgais augs, kurš satur lielāko daļu visu, ko vajag cilvēku organismam. Un viņš ļoti labi skalo, attīra organismu. Tieši tāpēc pie jebkuras dietas, ja kāds lieto dietu, pie sporta pasākumiem, ļoti labi lieto alveju. Un kur nu vēl, protams, Mindmasters. Mindmasters ir ļoti iecienīts tagad arī no sportistu puses. Mums arī sprinters no Francijas ir pieslēdzies un lieto Mindmasteru. Mindmasters ir ar B grupas vitamīniem, dzelzi, koenzīmes, Q10. Tas arī, viņš ir pilnīgi dabīgs. Tas būtu tā kā, kad es būtu spiedus sulas. Šis mums ir tā kā pamats arī klāt pie tā, ko mēs ēdam.
Kokteļi mums ir dažādi, un vēl nedaudz par brokastīm varbūt, ja? Brokastīs ļoti labi ar vanīļas garšu, bet tad gan tas ļoti ātri notiek, mēs ieberam vienu kausiņu šeikerī, uzlējam siltu pienu, vai ar ūdeni būs pliekanāk, bet ļoti daudz tagad aizraujās ar sulām, un tāpēc man ir arī šeit dārziņi. Mēs varam iemest svaigu ābolu gabaliņu, mēs varam iemest šajā kokteilī jau sarīvētu ķirbīti, arī bērniem ļoti garšos, un bērniem būs ļoti, ļoti pilnvērtīgas brokastis tieši no rīta. Un ejot uz skolu, tas būs ļoti, ļoti burvīgi. Ko es vēl gribu teikt? Pats svarīgākais, kas šobrīd pie šī te mana kursa, tas ir šķidrais kolostrums. Šķidrais kolostrums pilnībā atjauno imunitāti, dod spēku, tas ir tikpat kā, kad šobrīd es sāktu lietot mātes pienu, jo gadi jau ir pagājuši. Tas, ko es esmu saņēmusi no mātes piena, diemžēl ir izsīcis, un tāpēc es lietoju klāt šo te kolostrumu. Kolostrumu es lietoju tikai 9 vakarā, tad, kad sāk darboties vairogdzēdzers, tad, kad tas ir vajadzīgs imunsistēmai. Un tie ir 15 ml. Šāda te viena pudelīte sanāk nepilnam mēnesim. Mēnesī vajag 2 šādas pudelītes, jo man daudz prasa, cik tad vajag. Piemēram, ProBalance. Šeit šis iepakojums ir mēnesim, bet atkal man ir šīs strēmelītes, es pamēru. Ja ar mani viss ir kārtībā, tad ProBalance es, protams, kad nelietoju. Bet tik līdz, ja es redzu, ka pēc ēdienu reizēm man paliek jau uz dzelteno pusi zaļgans, es ņemu klāt ProBalance. Bet, protams, alojas veras gēls, MindMasters, tas ir tā kā lietot sulas, vai lietot maizi, vai lietot kartupeļus, ko mēs esam pieraduši. Pievienojies mums, jo šobrīd es varu iedot šiem produktiem, ja tu ņem 3 mēnešu kursam, es varu iedot tev 300 eiro atlaidi. Un tas ir ļoti, ļoti izdevīgi, un šāda viena ēdienreize izmaksā nedaudz vairāk par latu. Ja tas būtu tikai viens pats kokteilis, ja mēs neliktu klāt dārzeņus, tad tas būtu lats. Nu, cik tev maksā burkāns, kabacis, sīpola loks, pareiķini vēl klāt, droši vien ne vairāk kā lats 50. Bet tās būs sabalansētas gan pusdienas, gan vakariņas. Un galvenais būs skaista un vesela, un arī skaists un vesels. Visi mēs būsim veseli un laimīgi. Uz tikšanos!